Labvakar, cienījamie skatītāji! Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, ejot uz Rīgas domas vēlēšanām, ir izvirzījusi virkni uzdevumus, kurus tā realizēs, ja tiks ievēlēti tās deputātu kandidāti. LSDSP pārstāv latviskas sociāldemokrātiskas idejas. Tādēļ tā rīkosies atbilstoši savām tradicionālajām pamatvērtībām, kuru centrā ir cilvēks, darba ņēmējs, vidusšķiras pārstāvis ieskaitot. LSDSP veiks maksimālu pretim nākšanu tiem rīdziniekiem, kuri maksās par braukšanu sabiedriskā transportā. Tas ļaus, ievērojot paauģu solidaritāti bērniem un vecākiem cilvēkiem, iegūt lielāku pārvietošanās brīvību, kā arī risinās sastrēguma problēmas pilsētā. Priekšrocības būs tikai tiem, kuri Rīgā maksā nodokļus. Tāpēc ieviesīsim rīdzinieku karti, kura minēto principu realizēs arī citās nozarēs. Komunālie maksājumi ziemā dzen daudzas ģimenes parādos, tādēļ domas pārziņā esošo pakalpojumu sniedzēju tarifu nepamatota celšana netiks pieļauta. Praktizēsim izlīdzinātos maksājumus. Pašvaldības uzņēmumi nepiedzīs maksājumu kavējumu soda procentus par ziemas mēnešiem. Veicināsim ideju par rīdzinieku tiešu norēķināšanos par komunālajiem maksājumiem un pakalpojumu sniedzēju bez papildus izdevumiem. Lai izveidot dotāciju sistēmu, kas būtiski samazinātu katra rīdzinieka maksājumus par siltumu, prasīsim valsti nodot pašvaldībai Rīgas siltuma kontrolpaketi. Izstrādāsim kompleksu māju renovācijas atbalsta programmu rīdziniekiem un atbalstīsim tos, kas vēlēsies tajā iesaistīties. Lai saglabātu rīdzinieku veselību un veicinātu veselīgu dzīvesveidu, atjaunosim un pilnveidosim degradēto vidi, jo vides kvalitāti tieši ietekmē cilvēka veselību. Nodrošināsim skolotājus, sociālos darbiniekus, pašvaldības policistus ar veselības apdrošināšanas polisēm. Sadarbosimies ar nevalstiskām organizācijām sabiedrības veselīga dzīvesveida veicināšanā